Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Šodien mēs runāsim par mentālo veselību profesionālajā vidē, par izdegšanu, par to, kā saglabāt, nosargāt savas privātās robežas. Un šodien pie mums studijā viesojas klīniskā psiholoģe un mediātore Kristīna Jaunzeme. Labdien! Sveika, Kristīna! Jā, un Kristīnai ir plaša pieredze valsts pārvaldē. Iepriekš viņa ir strādājusi valsts kontrolē un arī prezidenta kancelejā saistībā ar juridiskajiem jautājumiem un ar audita jautājumiem. Un, Kristīna, tāds likumsakarīgs pirmais jautājums, kā tu nonāci līdz šai te psiholoģijas videi? Jā, paldies par iespēju būt šeit šodien. Jūtos pagodināta un arī mazliet satraukta. Kā es nonācu līdz psiholoģijai, tā nebija mana pirmā profesijas izvēle. Tāds varbūt garš stāsts īsi. Es vidusskolā domāju, ka es būšu žurnāliste. Un tad es iemīlējos puisī, kas mācījās juristos, un tad izlēmu, ka es būšu arī juriste. Un tik vienkārši tā vidusskolas izvēle. Bija nākamie mani gan studiju gadi, gan arī pirmie 20 darba dzīves gadi, ko es esmu ārkārtīgi izbaudījusi. Tas ļoti saskan ar tādu man raksturīgu tādu izteiktu taisnīgumu izjūtu, vajadzību cīnīties par taisnīgumu, kas ir gan bijis tāds dzinulis, strādājot valsts pārvaldē, strādājot kopējam labumam, un arī tā otra ir puse, kad nevienmēr to taisnīgumu var panākt, un nevienmēr tas tik ātri nāk. Un man dzīvē vienmēr ir bijis tā, ka kad es esmu tādās lielās dzīves krustcelēs, kad es vairs nezinu, ko darīt, es eju mācīties, tā man ir bijis vairākas reizes. Un ar psiholoģiju tā bija beidzamo reizi tieši Latvijas 100-gadē, kad man atkal bija tādi lielie dzīves jautājumi, tā kā, kam ir jēga, kā radīt jēgu, kā būt šajā pasaulē, kā darīt jēgpilnas lietas un gūt gandarījumu no savu darbu. Un tā es sastapos ar psiholoģiju, un šobrīd es strādāju jomā. Jā, un esmu ārkārtīgi gandarīta par iespēju būt līdzās cilvēkiem viņu dzīves ceļā, gan pārvarot dažādas izaicinājumus, meklējot skaidrību, izaugsmi, un arī ārkārtīgi tāda svētīga, brīnišķīga pieredze ir būt klāt tādos momentos, kad mēs ieraugam jaunu perspektīvu, jaunas iespējas un varbūt tās pārlaužam kaut kādus savus vecos domāšanas modeļus, kas varbūt iepriekš nav strādājuši. Un saki, ja mēs runājam par tādu ikdienas darba vidi, kā šobrīd cilvēki jūtas emocionāli ikdienā darbā? Jā, es domāju, tas būtu jājautā pašiem cilvēkiem pirmkārt, un es domāju, tas ir ļoti atšķirīgi no jomas, kur cilvēks strādā, no dzīves posmā, no dažādiem faktoriem. Es domāju, kaut kādas tādas kopējās lietas, ko var iezīmēt, kad ir diezgan daudz izaicinājumu saistībā ar nenoteiktību kopumā pasaulē, ar visām krīzēm, kas viena pēc otras gāžās mums pāri, kas rada diezgan daudz stresa faktorus ikdienā, pat nedomājot tikai par darbu, bet kopumā pa dzīvi. Es domāju, par tādu darba dzīvi. Covid pandēmija mums ir ienesusi daudz elastīgā darba pieejas attālināto darbu, kas ir brīnišķīgi, bet vienlaikus tur ir tāds blakus faktors, kad ir nojukusi tā robeža starp darbu mājas dzīvi, starp darba dzīves līdzsvaru, un agrāk, ja bija diezgan skaidrs tas nošķīrums, tad tagad mēs varam strādāt vakar stundās, nakts stundās, un tā robeža viņa ir nobrukusi, un mentālai veselībai tas ir tāds negatīvs faktors, jo visu laiku būt pieejamam, visu laiku būt aktīvam, visu laiku fokusēties, skaidrs tas nav iespējams, un tomēr mēs to mēģinām. Un tas nodara ļaunu mūsu tādai labsajūtai, tādam darba dzīves līdzsvaram. Un es domāju, otra lieta, kas šobrīd ir tāds liels faktors, mākslīgais intelekts, kas atkarībā no tā, kur mēs stāvam savās pozīcijās. It kā viena tā mākslīgā intelekta ideja ir, kad būtu jābūt vieglāk, darbu varētu izdarīt ātrāk, darbam būtu jābūt mazāk, bet mēs redzam, darba paliek vairāk. Un kaut kādām profesijām, kaut kādām jomām tas ir tieši apdraudējums. Tā kā, ko es darīšu tālāk pēc 5, 10, 15, 20 gadiem, tas prasa tādu diezgan lielu elastību, spēju pielāgoties, taisīt tos plānus AB, ne tikai plāns A, bet arī B, C, D, tā kā, ko es darīšu. Un tas atkal kā tāds
tāds it kā liels ieguvums, bet arī tāds stresa faktors, apdraudējums, tāda nenoteiktība un vajadzība aktīvi rīkoties, aktīvi pašam to savu dzīvi, darba dzīvi veidot. Ar kādām problēmām visbiežāk cilvēki vēršas pie tevis? Par darba jomu domāts. Jā. Par darba jomu klasiski ir par darba dzīves līdzsvaru, par robežu nospraukšanu. Piemēram, ļoti daudziem cilvēkiem ir, kad ir grūti nospraust robežas, jo tā sajūta ir, kad tad man uzskatīs par egoistu vai ka es neesmu komandas spēlētājs, un ja es esmu 5, 10, 15 gadus bijis tas, kurš vienmēr ir 24/7 pieejams, kurš šādā brīvdienā strādā vakaros, un tad es esmu izdedzis, un tagad es tā kā negribu tādā veidā vairs, tad ir ārkārtīgi grūti nospraust šīs robežas, un ļoti bieži arī ir, kad mēs vispār nezinām tās savas robežas, tā kā, kas man ir vajadzīgs, kas man ir svarīgi, kas ir tā mana telpa, par ko es drīkstu iestāties. Un, jā, robežas, izdegšana, darba dzīves līdzsvars, arī kaut kādas konkrētas situācijas, kaut kāda, gatavošanās kaut kādām sarežģītām sarunām, kad beidzot cilvēks tur ir gatavs pastāvēt pa sevi, bet nav vēl tā pieredze. Un tad arī psiholoģiskā konsultēšanā ir iespēja tā kā paskatīties, kas ir tās pārliecības vai kas ir tie mani iekšējie šķēršļi. Tā kā ļoti bieži mēs paši domājam par sevi kā tādiem, ka mums viss ir jāvar, un mums ir kaut kāds noteikts veids, kā mēs gribam, lai citi par mums domā, un tad, ja viņi par mums tā nedomās, vai mēs sevi kā tādus neredzēsim, tad mums ir dažādi negatīvi apzīmējumi par sevi, ka tur es neveiksminieks, vai ja nav apmierināti, tur kaut kāda tā mana ideja par to, ka bez manis nevar, tad man ir grūti ieraudzīt, tā kā, kur man ir vērtība citās dzīves jomās, un tad ar šādiem domāšanas modeļiem var strādāt, un arī var tīri praktiski izmēģināt tādas sarunas, jo, kā mēs mācamies jaunu uzvedību, un kā smadzenes mācās jaunu uzvedību to darot. Tā kā ja man nav tādas pieredzes, tad es viņu veidoju mēģinot, darot, un tā man smadzenēs veidojās tā neironu ķēdes, hei, šādi arī var. Un jo vairāk es to daru, jo tā kā dabīgāk man tā uzvedība paliek, un tas paliek kā pa tādu paradumu. Un es domāju par tādiem robežu jautājumiem un par tādām izdegšanas lietām, kad jo vairāk mēs tā kā apzināmies tās savas vajadzības un mēģinām veidot to darba dzīves līdzsvaru, jo vairāk mēs tādu uzvedību modelējam savā darbā, savā dzīvē, tas ir kaut kur arī lipīgi. Arī citi cilvēki ierauga, ka hei, šādi var, un nekas slikts ar viņu nav noticis, neviens neko sliktu par viņu nedomā, viņš aizvien pienācīgā kvalitātē pietiekami labi izdara pietiekami lielu darba apjomu, un ar viņu viss ir kārtībā. Hei, varbūt es arī tā varu. Tas ir tā kā, mēģināt tādu uzvedību, mācīties viņu no jauna, un to var izdarīt tikai darot. Un kā ir, tu pieminēji jau šo te izdegšanu, un kā cilvēkam saprast to robežu starp to mirkli, kad liekas, kaut kas nav kārtībā, bet iespējams jau tuvojas tā izdegšana, vai varbūt jau ir tā izdegšana, vai ir kaut kādas pazīmes, ar kurām cilvēkam būtu jāsāk domāt, hei, varbūt kaut kas nav kārtībā. Izdegšana vispār ir tāda ļoti viltīga lapsa. Viņa nav tā, ka šodien es esmu izdedzis, rīt es neesmu. Tas ir tāds diezgan pakāpenisks process, kur mēs vienkārši ilgstošā laika posmā strādājam pāri saviem spēkiem, nerēķinamies ar saviem resursiem. Un rezultātā mēs dabūnam tādu spēku izsuikumu, nogurumu, kur tā kā ar nedēļas nogali nepietiek vai ar atvaļinājumu nepietiek, lai atjaunot resursus. Mums veidojas tāda cīniskā attieksme pret savu darbu, jebkurš lūgums kaut ko izdarīt. Pat pamatdarba pienākumu ietveros ir tāds, tā kā ārprāts, ka tas ir tāds papildus sloks, liekas nenormāli grūti izdarīt kaut kādas vienkāršas lietas, kas agrāk tādā resursu stāvoklī būtu bijis. Un tad ar to aizkaitinātību un cinismu tad tur komplektā nāk tāds produktivitātes, efektivitātes zudums, kad mēs turpinām darīt, bet mēs nepanākam to rezultātu tādā pašā, ar tādu pašu resursu ieguldījumu, tādā pašā kvalitātē kā iepriekš. Tas mums prasa daudz vairāk, un viņš iet tā kā pa apli, ar to mēs esam vēl frustrētāki, aizkaitinātāki un tā. Un kā to pamanīt?
Marijai Ābeltiņai, kas ir psiholoģijas doktori, kas tieši rakstījis promocijas darbu par šo tēmu, tas viņas ieteikums ir kā skatīties, cik tālu es esmu tajā izdegšanā, ir ļoti vienkārši, ka katrā no šai pozīcijām tad spēku izsīkums, tad cīniski aizkaitināta attieksme, produktivitātes, efektivitātes kritums, katrā skatīties no 1 līdz 10, kur es esmu, un kaut kādā laika periodā paskatīties līdzi, un ja es esmu tais zemajos skaitļos, tad iespējams kaut kāda atpūta, un ka tas vēl var būt palīdzoši, bet ja es tā kā ilgi jau esmu tais kroniskā stresa apstākļos, kuras netiek galā un kur man jau tur iet pie 9-10, skaidrs, kad viss man saka priekšā, kad tur ir tā izdegšana. Un ar izdegšanu ir traki tas, kad tas nav, kā jau es minēju, mēs nevaram vienā atvaļinājumā vai dažās nedēļas nogalēs atpūsties, ka tas var prasīt mēnešus, tas var prasīt gadus, tas var prasīt daudz gadus. Tāpēc tas gudri tā runāt, es pat esmu bijusi izdegusi arī savā darba dzīvē, bet tas prātīgais variants ir mēģināt turēt to darba dzīves līdzsvaru. Protams, katrā darbā ir kaut kādi periodi, kad ir jāstrādā vairāk, ir kaut kas pa vakariem, varbūt tur parauj vēl līdz brīvdienas, bet principā tas vispār nav ilgtermiņa risinājums. Un tas arī svarīgi darba devējiem turēt to prātā, kad ilgtermiņā mēs gribam darbinieku, kurš nav pārstrādājies, kurš nav izdedzis, kura kognitīvās spējas pietiekami labi strādā, kurš var panākt tos darba rezultātus tādā darba laika varbūt un bišķiņa ar astīti kaut kādos tādos saspringtākos periodos, bet tas nav ilgtermiņa projekts pārstrādāties līdz spēka izsīkumam. Jā. Jā, un saki, vai nav tā, kaut kā man tā pēkšņi iešāvās prātā, kad dažreiz starp to darba devēju un darba ņēmēju ir tāda manipulēšana ar to izdegšanu. Tad, kad darba devējs saka, es esmu tuvu izdegšanai, un apmēram tam darba devējam, jādara viss, un tas darba ņēmējs visu laiku manipulē ar to izdegšanu. Vai tādas situācijas tā kā nevarētu būt, un ja varētu būt, tad kā tam darba devējam to risināt? Teorētiski var būt tādas situācijas, praktiski droši vien arī cilvēki mēs esam ļoti dažādi. Un droši vien darba devējiem tas veids, kā to risināt, es teiktu, kad tad ir fakti jāliek galdā, kas ir tie projekti, kas ir tie darbi, kas ir tas, kur šobrīd tā lielā aizņemtība veidojās, kur aiziet tas laiks, un tikai ar faktiem galdā mēs varam saprast, kur tā sūce veidojās un kur ir tas milzīgais pārpratums, ka darbiniekam liekas, ka viņš jau izdeg, viņam jau ir pārūkai, un darba devējiem liekas, nē, tu mierīgi var uzņemties vēl 3 lietas, un tu to vari visu izdarīt darba laikā. Es domāju, tur tikai ar faktiem, un vispār jebkurās sarunās par kaut kādām robežām, papildus darbiem, papildus projektiem, kur atšķirās darba devēja, darba ņēmēja uzskati par situāciju. Tur tikai var palīdzēt tāda atklāta saruna. Hei, kas ir tas, ko mēs darām, kas šobrīd jau ir? Un abiem novienodāt tās izpratnes, kur tas darba laiks aiziet, kur tā produktivitāte, efektivitāte, kur viņi ir vai kur viņi nav, un kā mēs to varam risināt. Jo arī nevienmēr ir tā, ka taisnība ir vienā vai otrā pusē, visbiežāk jau viņi ir kaut kur pa vidu. Bet to tikai fakti galdā skatāmies. Jā, un man kā darba ņēmējam, kā es varu iedrošināt sevi, ja man ir bail tam darba devējam uzdot jautājumu kaut kādu nērtu vai pateikt, nē, šajā projektā neredzu sevi, man ir pārāk daudz darba citos projektos. Kā man pārvarēt sevi, lai saglabātu tādas konstruktīvas, labas attiecības ar to darba devēju un arī, lai spētu atklāti izrunāt? Varbūt tev ir kaut kādi ieteikumi? Es droši vien nesāktu ar to, ka es sevi neredzu šajā projektā. Es droši vien, atkal tas jautājums ir, ja es neredzu sevi projektā tādēļ, ka man jau ir XYZ projekts un es jau knapi tieku galā,
tad droši vien tā saruna ir par to, ka, hei, es ļoti labprāt vēl šo uzņemtos, bet redzi, es daru jau šo un šo un šo, un jau, noraksturot, kā es ar to tieku galā, un kā tu domā, ko tad mēs varētu darīt, vai mēs te piesaistam papildspēkus, vai mēs no kaut kā atsiekamies, vai mēs kaut ko atliekam, kā mēs šo varētu izdarīt, jo ar šo visu, kas man ir, es šo vēl vienu lietu, tā kā nevaru, un tā ideja, kad iet uz konstruktīvu sarunu, jā, es labprāt, bet ir šādi šie tie apstākļi, un visbiežāk jau tāds adekvāts vadītājs, tad viņš meklēs risinājumu, vai to jauno projektu ņems kāds cits, vai arī kaut ko mēs atliksim, kaut ko mēs darīsim lēnāk, kaut kur mēs ņemsim papildus spēkus, jo, tas jau ir tāds komandas darbs, ja tas darba devējs saka, nē, man vienalga, tur līg tiec galā, kā tu gribi, jautājums, cik ilgi tādā darba vidē uzturēties, jo tas nav labi veselībai. Kā ir ar vadītāju? Kā būt vadītājam, kas ir drošs, psiholoģiski drošs, tā ka darbinieki pie viņa var atnākt, izrunāt kaut kādus jautājumus, bet tajā pašā laikā tāds pietiekoši prasīgs par to, ka ir jāpaveic vai jābūt termiņā. Kā vadītājiem atrast to līdzsvaru? Man ir laimējies, ka man ir bijuši psiholoģiski droši un prasīgi vadītāji. Man uzreiz ir viena bilde priekšā. Es domāju, kas vispār ir psiholoģiski drošs vadītājs, tāds, pie kura var nākt atklāti izrunāties, tāds, kas iedrošina tādu atklātu, autentisku komunikāciju komandā, kurš novērtē atgriezenisko saiti, kurš novērtē arī visādus neērtos jautājumus, un kurš arī prasa rezultātu. Man liekas, ka tur pilnīgi nav pretrunu, jo tas jau nav tāds uķi-puķi, mums tagad visiem darbā ies tur jauki un viss ir tur rozā. Es domāju, tas ir pa tādu drošu vidi, kur mēs varam būt paši, un gadījumā, ja es netieku kaut ko galā, es varu par to runāt. Gadījumā, ja es redzu kaut kādas vājās vietas tur pakalpojumā, produktā, ko mēs izstrādājam vai dokumentā, kad es varu par to runāt un nebaidīties, ka mani sodīs par to, un ja man nepietiek resursu kaut kādu darbu izdarīšanai, es arī par to varu runāt. Un man liekas, ka tieši tādās attiecībās, kur tu vari būt tu pats un kur tu vari būt autentisks, tur veidojās tās attiecības tādā līmenī, kad tā jau dabiski esošā kaut kāda atbildības izjūta, kad viņa auga augumā, jo mums ir cita veida attiecības. Te nav tā kā vagars un kalps, vai kā es tagad paprasīšu rezultātu, bet te ir tā kā pilnīgi citā līmenī tās attiecības, kur mēs strādājam. Ir tas vadītājs, ir komanda, bet mums visiem rūp tas rezultāts, un es kā darbinieks vai es kā izpildītājs, kad tas man kaut kur tāda veida, tādā psiholoģiski drošā vidē, kad tas ir man tāds goda jautājums, kad es gribu to darbu izdarīt, un tur nav jautājums, ka man tagad vadītājs paprasīs, un tad es sāku šķīkstēt, kad es kaut ko nevaru, jo es vienkārši nevaru. Man liekas, tur ir cita veida attiecības, un man liekas, ka tur pilnīgi nav pretruna, psiholoģiski drošs un prasīgs. Es saku, man ir bijuši tādi vadītāji ārkārtīgi liela laime strādāt. Tas arī man tāds, kad zāle bija zaļāka no sērijas, no maniem juristu laikiem. Tieši pie tāda vadītājas strādājot, kur tu zini, ka tev ir arī vadītājs, kas vada ar piemēru, kurš ir tas teiciens walk the talk, ka mēs iziesim kopā, un tad tās attiecības veidojas pilnīgi citādāk. Vai tā ir kaut kāda prasme, ko vadītāji var trenēt? Teiksim, no savas puses, kļūt pietiekami drošiem, bet tomēr konstruktīvi spēt pārunāt un norādīt, ja nepieciešams. Jo vai tas nāk tomēr no tevis kā no cilvēka, vai tas ir kaut kas ir uztrenējams kaut kādā laika posmā? Es domāju, tur ir kaut kāda daļa tur ir no cilvēka, bet es domāju, daudz lielāka daļa tur ir trenējamas prasmes, tieši tāpat kā mēs iemācāmies dot konstruktīvu atgriezenisko saiti, tieši tāpat kā mēs konstruktīvi mācāmies konfliktus risināt, tieši tāpat kā mēs mācāmies vest grūtas sarunas, to visu var mācīties, to visu var trenēt. Mums tā galvenā lieta ir tāda atvērtība pieredzei un
tādas kaut kādas līdera iezīmes un arī tāda ievainojamība, kad es neesmu pēdējā patiesība un arī es pats vai pati, ka es varu kļūdīties. Bet tas viss ir trenējams, es domāju. Tieši tāpat kā empātiju var trenēt, tā kā man viņas var nebūt un es viņu varu uztrenēt. Tieši tāpat kā kaut spēja ieraudzīt citu cilvēku perspektīvu vai kā viņam ir, kas būtu mans labākais minējums, kāpēc viņš tā dara. Tā kā, es domāju, tas viss ir trenējams un atkal, jo vairāk mēs to darām, jo vairāk tas kļūst par tādu paradumu un par kaut kādu daļu no mūsu asins rites. Jā, un mums kā auditoriem diezgan klātesoši darbā ir stress. Mums ir stress par to, ka mums ir jāsaprot tā tēma, stress par to, ka termiņi un stress, ka jāprezentē un stress par to, ka vispār ko tā pretējā puse teiks un vispār vai darbu akceptēs. Saka, Kristīna, kas tas stress tāds ir, no kā viņš rodas un vai vispār tas ir slikti, ka tas stress ir? Jā, man šodien nākot pie jums arī bija mazliet stress. Es domāju, cik labi, kad ir tas stress, tas parāda, ka ar mani viss ir kārtībā. Es domāju, tie stresi, nevis es domāju, bet ir tā, ka tie stresi ir divu veidu stresi, ir labais stress un sliktais stress. Un labais stress ir absolūti vajadzīgs mums izdzīvošanai, un tas ir kaut kas, jebkura situācija, kas prasa pielāgoties, kaut kāds izaicinājums, bišķi kāpšana ārā no komforta zonas. Jebkura no tām situācijām mums rāda stresu, un tas ir tāds labs stress, kamēr mēs varam tikt galā ar to situāciju, mums pietiek resursu, tas stress mūs mobilizē, palīdz izdarīt lietas, ko mums vajag, palīdz panākt rezultātus, ko mēs gribam, palīdz būt tādiem veiksmīgiem, foršiem cilvēkiem, kādi mēs gribam būt. Sliktais stress ir tāds līdzsvara zudums starp vides un ikdienas prasībām un to, ko mēs varam paveikt. Un tas ir tas hroniskais stress, kas arī iet kopā ar izdegšanu, kad mēs ilgstoši netiekam galā ar tām vides prasībām, ar kaut kādiem tiem izaicinājumiem, es nezinu, tur, piemēram, auditiem, tur termiņi, vai man ir vairāk auditi vienlaikus, es netiek galā, es strādāju pa naktīm, strādāju pa brīvdienām, un es hroniski netiek galā. Un tas atkal ir ritīgi slikts stress, jo viņš pavājina gan mūsu tādas kognitīvās spējas, mūsu darba sniegumu, un ilgtermiņā tas arī ir drauds veselībai, domājot arī par tādām pat lietām kā imūnu saslimšanas, onkoloģiskas saslimšanas, sirds asinsvadu saslimšanas, tā kā hronisku stresu mēs savā dzīvē negribam. Un tas atkal aizved pie tā jautājuma par darba dzīves līdzsvaru. Tā kā labais stress, kas mūs mobilizē, ar ko mēs tiekam galā, vajadzīgs, nebūtu viņa šausmīgi garlaicīga dzīve, vienkārši par kam dzīvot, ja nav labā stresa. Atkal sliktais stress kaut kad, jā, bet ja viņš paliek hronisks, tā kā jāstāsta, kā pielāgot savus dzīves prasības, vajadzības, plānošana, lai pēc iespējas sevi tā kā turētu tādā drošā attālumā no tāda hroniska stresa un no tiem radītajiem negatīvajiem blakus efektiem. Vai ir kaut kas par stresu vai arī par robežu novilkšanu, kaut kādi jautājumi, par kuriem būtu jārunā jau skolā bērniem? Jā. Par stresu, man liekas, kad es gribētu, ka bērniem jau skolā māca kaut kādas stresa pārvarēšanas stratēģijas, un arī, kad gan par stresu, gan par robežām, kad vairāk ieliek to domāšanu, ka mēs esam savas dzīves saimnieki, kad dzīve nav tāda nepārtraukta reaģēšana uz notikumiem un pielāgošanās kaut kādām prasībām, bet ka mēs paši veidojam savu dzīvi. Un tas attiecās gan kā uz stresu, gan kā uz robežām. Un it īpaši uz robežām, jo, man liekas, mēs bieži sabiedrībā grēkojam, kad tur bērniem tur jādod buča tur radiniekam, ja viņš negrib, vai tur jāsēžās klēpī, vai tur jādara kaut kādas lietas, ko viņš negrib. Principā tas ir tāds privāto robežu jautājumi. Un ka jau skolā ielikt to, kad tu vari pats nodefinēt, kas ir ok, kā tu gribi veidot attiecības, kas ir kaut kāda tā privātā tava telpa, kas ir tavas vajadzības, lai tu justos droši attiecībās ar citiem. Un man liekas, ka mēs, vismaz es savā dzīvē diezgan ilgu laiku nogājusi
bez tādas, vairāk tā kā reaģējot uz dažādiem dzīves notikumiem, un tad vienbrīd ir tā sajūta, ka tie notikumi vienkārši tevi nones. Un tad man tāds, hei, bet es taču veidoju šo dzīvi. Kā būtu ar savu vajadzību saprašanu? Kā būtu ar robežām? Kā būtu, ja man ir pa daudz stresa, es skatos, kur viņš manā dzīvē visvairāk veidojās, kur es viņu varu limitēt. Atpazīt tās lietas savā dzīvē un pēc iespējas agrākā vecumā saprast, ka es esmu tas, kas veido savu dzīvi, es esmu autors, un ir kaut kādas lietas, ko nevis man jārēģē uz to, ko citi, piemēram, ka mēs darbā pārstrādājamies, jo kā tad tā, jo ko pa man padomās, bet šis ir veids, kā es varu labi justies, kā es varu labi izdarīt, savus skolas lietas, darba lietas un tā tālāk. Un arī kaut kādas pamatlietas par stresu, arī par laika plānošanu, par termiņiem. Kad mēs jau paši ieliekam sevi tajās situācijās, kur mēs negribam, un tad mēs kāpjamies ārā, un tad mums ir grūti dzīvot, bet mēs paši lielā mērā radām tos apstākļus. Un es gribētu pēc iespējas agrākā vecumā, kad iedod to domāšanas veidu, hei, tu veido savu dzīvi, tā ir tava atbildība, un šie ir rīki, kā tu to vari darīt. Šīs ir jomas, par kurām tu vari domāt, šīs ir jomas, par kurām tu vari parūpēties, lai justos labāk un lai varētu izdarīt tās lietas, kas ir tavā atbildībā labāk. Vēl runājot par stresu, vai ir arī kaut kādi mīti, tīpaši, piemēram, darba vidē, kas ir saistīti ar stresu, ko tu varbūt gribētu uzsvērt? Man liekas, viens no mītiem ir, ka viss stress ir slikts, ka stresu nevajag. Kā jau mēs runājam, nav viss stress slikts. Vai arī, ka mēs ar stresu neko nevaram darīt. Mēs varam ļoti daudz darīt. Pa daudz stresa ir pa daudz darba vai tur pa daudz kaut kas. Varbūt pārskat savas ekspektācijas. Varbūt paskaties, kas ir aiz tā. Es domāju, mēs ļoti daudz varam darīt. Bet ir kaut kāda tā doma, ka šādi vienkārši notiek, man kaut kā jāiztur ir. Tā tu vari līdz kapiem izturēt, bet īstenībā tu vari ļoti daudz lietas ietekmēt un mainīt, vienkārši parevidējot kaut kādus savus priekšstatus, pārliecības paradumus, domāšanas modeļus un izveidot to savu ikdienu, to savu dzīvi daudz vairāk tādā veidā, ka tu jūties labāk ar to, kā tev ir. Un darbā mēs dodamies strādāt, un, protams, esam cik vien varam būt konstruktīvi, bet tāpat nevar izbēgt no kaut kādiem konfliktiem. Jo tas, ko mēs arī esam sapratuši auditos, ka, ja tu esi tāds atvērts un gribi klausīties to pretējo pusi, un tur ir atvērti, tad mēs varam arī iztikt bez konfliktiem, bet tomēr neizbēgami, tomēr kaut kādā mirklī ir tie konflikti. Kas ir varbūt tās biežākās kļūdas, ko tu redzi, kas notiek darba vidē tieši, kāpēc tie konflikti veidojas? Es varbūt pārfrāzētu mazliet to jautājumu, nevis kāpēc tie konflikti veidojas, jo ir labi, ka viņi veidojas, jo tātad tur ir kaut kāda tēma, ko izrisināt. Man liekas, ka tās lielākās kļūdas, kas darba vidē ir, kad konfliktus pavērš par tādu cilvēku jautājumu, par starppersonu attiecību jautājumu, jo tur ir kaut kāda tēma, kur ir viedokļu sadursme par to, kā lietām ir jābūt, vai kā kaut kāds darbs ir izdarīts, vai ko mēs šeit darām. Un tad, man liekas, darba vidē ļoti bieži tie konflikti tiek, nevis mēs risinām šo te problēmu, kas šeit ir, mēģinot izprast, kas te ir tie dažādie redzējumi, kas te ir intereses aiz tā, kas te ir pa vajadzībām, un vedot to jautājumu pie būtības, bet ļoti bieži viņš paliek par tādu cilvēku ņemtiņu, kur fokusā ir cilvēki, kurš kā pateica, kurš kā paskatījās, kurš apšaubīja vadītāju. Tagad mums tas prasa ilgāku laiku, kaut kādas vainošanas, kauni, kad saturisks konflikts, kas pēc būtības ir labi, jo viņam vajadzētu novest pie labāka risinājuma, jo mēs varbūt ieraugam kaut kādas vājās vietas, mēs uztaisam kaut kādu labāku produktu, dokumentu un tā tālāk. Kad mēs to saturisko problēmu, mēs viņu nonivelējam līdz tādai cilvēku problēmai, kur beigās konflikts ir tādā cilvēku līmenī, nevis saturiski strādājam, kas te ir tēma tajā konfliktā.
Jā, mēs auditos, tad, kad skatām kādu konkrētu tēmu, tad rezultātā mēs sagatavojam tādu tā kā ieteikumu pārskatu. Nu, tādus secīgus soļus, kas būtu jāveic, lai nonāktu pie viena vai otra rezultāta. Kristīna saka, ja, piemēram, es tagad gribētu strādāt ar savu personīgo robežu novilkšanas, vai tu man palīdzētu un sagatavotu ieteikumus man, kas man ir jādara secīgi, lai es to varētu tā kā realizēt? Es varētu tādus ļoti vispārīgus ieteikumus. Droši vien man būtu labāk jāpazīst tevi, lai iedotu konkrētākus ieteikumus, bet visbiežāk tādas personīgas dziļas pārmaiņas, viņas visbiežāk vislabāk strādā tad, ja cilvēks pats līdz viņām nonāk. Un tad droši vien, ja tava problēma būtu robežu novilkšana, tad konsultēšanā mēs droši vien strādātu ar konkrētām situācijām, kur tas ir bijis grūti. Mēs mēģinātu saprast, kas ir tie domāšanas modeļi vai pārliecības tev par sevi, kādai tev ir jābūt, vai ko citi par mani padomās, vai kas tur ir aiz tā. Un tad mēs mēģinātu to mainīt. Jā, tā ir tāda jaunas uzvedības mācīšanās, bet un arī vēl viena lieta pie robežām, kas vienmēr būtu ir īpaši tādiem, kas ir tādi uz sasniegumiem vērsti cilvēki, kad man ir vienmēr svarīgi būt tais pirmajās rindās un bez manis šeit nevar, tad arī tur bieži iet kopā tas, kad es diezgan vāji apzinos savas vajadzības un to savu to telpu, un tad būtu arī tāds darbs ar vajadzībām, ar vērtībām, kas man patiešām ir svarīgi. Bet es droši vien nesteigtos ar ieteikumu došanu, es drīzāk gribētu tevi iepazīt tuvāk un nonākt. Man būtu grūti nesteigties ar ieteikumiem, jo vispār man patīk dot ieteikumus, bet es mēģinātu tā, kad mēs nonākam caur tām tavām atziņām, ka mēs nonākam pie tā, kas ir tas tavs veids labāk saprast, kā es varu nospraust tās robežas. Bet tad, ja tā būtu saruna, kad es eju pie vadītāja par kaut kādu papildus projektu neuzņemšanos vai vēl kaut ko, tad tur būtu rītīgi to uzvedību var uztrenēt, viņu var izmēģināt, un tad tas būtu kaut kas tāds ļoti praktisks, ko, mēs darīsim šidā, un tagad liek dara šidā, un tagad skatāmies, kā tu ar to jūties, kā tev ir, kā tev bija, un vai tu esi gatava tai sarunai, un kas tev varētu palīdzēt būt vairāk gatavai tai sarunai. Jā, mēs šobrīd Audita akadēmijā strādājam pie ieteikumu ieviešanas uzraudzības sistēmas, un mēs saredzam, ka tā ir ļoti nepieciešama tieši vadītājiem, lai varētu kopumā pārredzēt, kas ir tas, ko auditori ir kādus ieteikumus snieguši un kāds ir tas progress. Un tas, ko es velkot korelācijas ar to tavu sniegto informāciju, faktiski arī tā mentālā veselība un tā mana labbūtība un kopumā robežu novilkšana, tā arī ir tāda sistemātiska pieeja un ir svarīgi, ka mēs secīgi aizejam pie tā rezultāta. Ne? Un tas, ko mēs šobrīd dzirdam, ļoti daudz, man liekas, pēdējos gados tiek izmantots vārds gan ilgtspēja, gan arī tāda labbūtība. Un tiek runāts par darbinieku labbūtību, par organizācijas labbūtību. Vai tu vari noraksturot, kas tas īsti ir, kā to reāli arī panākt? Kā sajust tam darbiniekam vai darba devējam vai darba ņēmējam, ka tā labbūtība ir tajā organizācijā? Šis šķiet ir ļoti, ļoti, ļoti plašs jautājums. Man liekas, ar to labbūtību arī ir tā, ka nav tā, ka viņš šodien ir un rītā viņa nav. Līdzīgi kā ar izdegšanu, tas ir tāds ilgtermiņa darbs organizācijā, un principā zem tās labbūtības cepures var teju palikt visu, ko organizācijas dara un var darīt, lai darbinieki būtu apmierinātāki ar darbu, vairāk iesaistītos darbā, sniegtu labākus darba rezultātus. Tās ir tēmas par darba dzīves līdzsvaru, visa sociāla, emocionālā joma, fiziskā drošība, kā mēs risinām konfliktus darbā, kā mēs apmācām darbiniekus, kā mēs nodrošinām talantu virzību, karjeras virzību. Principā tas ir viss tas plašais spektrs, ko organizācija dara, lai piesaistītu, noturētu darbiniekus ar mērķi, lai viņi varētu nodrošināt pēc iespējas labāku sniegumu organizācijai. Un tas nav par pārstrādāšanos, tas ir tieši pretēji, ka mēs ilgtermiņā varam panākt labu sniegumu, nevis tāpēc, ka te ir vagars un kalps, bet tāpēc, ka darbinieki jūtas iesaistīti, apmierināti
efekti un kad te ir šī divvirziena kustība, darba devējs daudz dod un darba ņēmējs daudz dod atpakaļ. Un, man liekas, arī esošos tajos apstākļos, kad aizvien mazāk paliek cilvēku resursu un aizvien vairāk par tādu kvalitatīvu cilvēku resursu ir konkurence, tad bieži jau ir tā, ka nevis darba devējs izvēlās ņēmēju, bet ņēmējs nāk intervēt to darba devēju un tad tā kā izvēlās starp darba devējiem un tad tā labbūtība un tas, kāda mēs esam kā organizācija, kādas ir mūsu tās vērtības, kādas viņas ir iemiesotas, kā viņas var pieredzēt tā ikdienas darbā, kad tas ir tāds būtisks plus darba devējam dabūt to labāko resursu no darba tirgus. Bet tad sanāk, ka tā ideja labbūtībai ir, kad ilgtermiņā mēs esam tā kā veiksmīgāki, vai ilgtermiņā mēs labāk darbojamies, vai kāds ilgtermiņā pie mums paliek ilgstošāk strādāt. Vai tu minēji, liekas, vairākas reizes, ka mēs kļūstam produktīvāki, vai efektīvāki. Tad, es domāju, kā to var izmērīt, vai ne noslēgumā, vai ir ok, vai nav ok, vai mēs kā organizācija virzamies pareizajā virzienā ar tiem labbūtības pasākumiem vai nevirzamies? Jā, es domāju, organizācija psiholoģijā ir vesela rinda ar tiem rādītājiem, ko mēra pie labbūtības. Tur ir gan apmierinātība ar darbu, gan iesaiste, gan darbinieku mainība. Tur ir vesela rinda kvantitatīvu kritēriju, ko mēs varam nomērīt, lai pateiktu, cik mēs tālu esam šajā, vai tā kopējā tā labbūtība, vai viņa pieaug, vai viņa samazinās, vai viņa tur konstanti stāv uz kaut kādu vienu to skaitli, neatkarīgi no tā, cik mēs vairāk darām. Bet par to ilgtermiņu es domāju, ka tu nepanāks darbinieku labbūtību ar kodām vienām mācībām vai vienu izbraukumu vai tur, kaut ko vienu, bet tas ir kaut kas, ko mēs darām ikdienā un kaut kas, kur mēs kā organizācija iemiesojam tās savas vērtības. Tas ir tas pats, kā mēs risinām, grūtos jautājumus, kādi mēs esam konfliktos, kāds ir tas vadītājs, tas prasīgais un psiholoģiski drošais. Tas viss svētku komplekts to veido. Mhm. Un noslēgumā mēs tev gribētu jautāt, vai tu vari un kādu domu tu gribētu iedot mūsu klausītājiem, vai kādu novēlējumu, vai kādu citu domu, ideju par šiem te jautājumiem. Es droši vien gribu atgriezties pie tādiem pašiem pamatiem, pie tāda mentālās veselības ABC, kas ir arī par tādu darba dzīves līdzsvaru. Kad ļoti daudz problēmas mūsu dzīvē ir no tā, kad mēs pamaz guļam, ka mums nav tāda atbilstoša miega higiēna, ka mēs pamaz kustamies, mēs esam pamaz svaigā gaisā, jo mēs pa daudz strādājam, mēs glābjam pasauli, visu kaut ko, un tad ir jāglābi mūs pašus. Un mums nav attiecīgi regulāru maltīšu, sabalansēts uzturs. Es teiktu, pietiekami gulēt, pietiekami ēst, pietiekami kustēties un 2/3 vai pat 3/4 mentālās veselības kaut kādu grūtību izaicinājumu atkritīs. Tā kā es gribētu novēlēt šo paturēt prātā, kad gulēt ir svarīgi, ēst ir svarīgi, kustēties un svaigā gaisā būt ir svarīgi. Un tas viss ir daudz vienkāršāk nekā liekas. Paldies, Kristīne, par sarunu. Paldies, ka klausījāties. Šodien mūsu studijā bija klīniskā psiholoģe Kristīne Jaunzeme. Paldies un uz tikšanos!